lūk, zini kā? Un tad, kad tu esi šeit, tad aizmirstās, kad ir 4 gadlaiki. Anglijā visi gadlaiki ir vienādi. Latvijā mums ir labas augstas ziemas ar kārtīgu sniegu, kārtīgi pavasari, kārtīgi rudeņi un kārtīga vasara. Un visu var izbaudīt. Nav tās palēkums visu laiku. Viens tas pats. Sveiki! Esam baložu ģimene, esam emigranti, esam atgriežušies Latvijā pēc ilgāka prombūtnes laika Anglijā. Anglijā pavadījām 6 gadus. Nu jau kādu laiku dzīvojam Ogres novadā. Es domāju, ka tas stāsts jau pavisam viss standarts stāsts. Labi dzīvojām pirms krīzes. Nu, mēs jau bijām ļoti jauni, mums bija kādās 18, 19. 18 gadi. 18 gadi. Jā, dzīvojām labi, strādājām. Es strādāju 2 darbos pirms krīzes. Mācījos strādāju, algas bija ļoti labas, bet tad atnāca lielā 2008. gada krīze. Protams, tā kā man nebija bērnu vienīgam no tajiem darbiniekiem, kas strādāja uzņēmumā, tad man atbrīvoja vienu no pirmajiem. Tad kādu laiku pasēdēju mājās, bet īsti pa 400 latiem tajā laikā vairs negribējās strādāt. Tad bija jāizdara lēmums un jādodās uz Angliju strādāt. Jā. Man nebija tā, kad es izjūtu krīzi, jo man bija manā pozīcijā, kur es biju tajā brīdī, man viss bija labi. Es strādāju brīnišķīgā darbā, man bija labākie kolēģi, man bija mana labākā dzīve, es biju 21 gadu jauna, man vispār nebija robeža nekāda. Viņš vienkārši iekāpa busiņā un aizbrauc kopā ar citiem uz to ābolražu. Nē, tā arī bija plānā, kad aizbrauks uz sezonu, uz ābolu fermu, nopelnīs naudiņu, iekrās un brauks atpakaļ. Un tad jau tikmēr iespējams Latvijā būs kaut kas pamainījies. Bet ābolu sezona beidzās. Protams, iekrājumi nekādi netika izveidoti. Un tad nācās meklēt tur uz vietas jau tad citu darbu, patstāvīgu darbu. Draugi ir, viss ir, nekā netrūka, bet man trūka Kristaps, jo viņš bija aizbraucis peļņā uz ābolražu, no kuras viņš neatgriezās, un īstenībā bija tā, ka viņš palika tur un nolika mani faktu priekšā, ka viņš tur paliek, un viņš mājās nebrauc. Es dolēju, ka mums nav īsti jēgas braukt atpakaļ, jo tā naudiņa nebija nopelnīta. Un tad likās ļoti neracionāli atgriezties tādam pašam, kāds aizbrauca. Un tad tas sākums, protams, bija grūts. Kaut kā likās, ka tie latvieši tur tik daudz, bet tad, kad tu aizbrauc, tad nemaz nebija tā, ka tur tev ir tik viegli. Un tas sākums bija tiešām tāds grūts, smags. Un mēs bijām kaut kāds 3 kilometri no centra vietējā. Maz ciematiņš Faveršēm, ja pareizi atceros. Vai Teinama pat, jā. Bet, un aizjām uz to ciematiņu, protams, nekas nestrādā, viss ciet, un tu vienkārši liekas tā kā pazdis, vienkārši tā kā lost, un pilnīgi citā realitātē. Un vispār, tā vispār jauna pieredze, tas nav dažreiz Latvijā. Tur viss pieredze, viss savēja. Man bija 2 varianti. Tā kā es jau pusgadu mājās biju viena pati šeit Latvijā, bet viņš jau bija tur un bija iekārtojies jau citā darbā. Un īstenībā viņš izrādīja vēlmi tur arī palikt. Tad man nebija variantu. Tas nāca īstenībā ļoti grūti, jo man tik ļoti negribējās braukt prom. Tas bija smagākais lēmums tajā laikā, laikam kādus vispār biju pieņēmusi, kamēr es dzīvoju šeit, bet es izvēlējos Kristapu pret Latviju, samainīju Kristapu tur Anglijā, projām svešumā. Es nekad nekur vispār nebiju bijusi. Pilnīgi nekad nekur. Aizgāju prom no sava mīļā darba, no saviem draugiem, aizlidoju prom no savām mīļajām mājām, no visa, kas bija veidots īstenībā. Un, tas bija interesanti. Man bija ļoti bail. Man bija ļoti, ļoti bail gan no statusa attiecībās, gan arī no dzīves, kāda tā būs.
darbs fabrikā, pie līnijas, No Latvijas ofisa ar kurpītēm un zolīdu apģērbā uzreiz rūpnīcā ar to tīkliņu galvā. Tīkliņu galvā. Es biju tajā laikā pieradusi iet uz solāriju, pucēties, krāsoties, balēties, un tur tīkliņš galvā. Pirmā darba diena, es atceros, es sapucējos iepriekšējā vakarā, uzlakoju nagus, mēs aizbraucam uz to fabriku, šokolādes fabrika bija man pirmā pieredze tur strādāt tajā fabrikā. Man ieaicināja un man ieraudzīja manus sarkanos skaisti nolakotos nagus un jābrauc bija aptuveni pusstundu uz māju, lai es noņemtu šo te nagulaku, jo savādāk man nepielaist pie līnijas. Viņš man atved atpakaļ, mēs bijām pie līnijas, un es tikai atceros, ka man vienkārši viss šitā griezās, jo tas darbs tur bija tik ātrs. Viens lādēja kastītēs iekšā lieldienu oliņas, tālāk otrs ielika zaķīti, vēl tālāk aiztaisīja vāciņu, vēl tālāk kastītes, kartonus taisīja, tad iepakoja to iepakojumu iekšā, un tas viss notika sekundes simdaļās. Es vispār šokā biju, jo viņi jau tur bija strādājuši, es tikko biju atbraukusi, man bija pirmā darbdiena. Cik gadus mēs dzīvojam Anglijā, tik dzīvesvietas mēs nomainījām? Man liekas, ja, pat vairāk. Vairāk. Jā, vairāk pat, jo mēs sākumā tad pie tās angļu sievietes dzīvojam, tad mēs pārvācāmies kopā ar latviešiem uz ļoti labu rajonu. Uz ļoti labu rajonu, smukā mājā. Tur pie mums dzīvoja viens anglis. Jā, atsevišķi aiztabiem. Tur vispār tā praksa, ka ir normāli dzīvot komunās. Nu, kad tev mēs izīrējam māju latvieši, un tad tur dzīvot 2-3 ģimenes. Nu. Un kaut kā tā mums arī sakat. Bet tad pēc tās mājas mums, man liekas, bijām jau tā kā nostabilizējuši to dzīvi. Tad mēs izdomājam, ka mēs varam atļauties paši īrēt dzīvokli. Mēs pārvācāmies uz dzīvokli tajā centrā. Mēs pārvācāmies uz pilsētā jaunāko māju, uz ļoti, ļoti skaistu dzīvesvietu, modernu iekārtot. Visi mūsu sapņi jau tajā brīdī piepildījās, jo man negribējās dzīvot tur kopā ar kādu. Man gribējās šo te brīvību, šo te pastāvību. Man nedaudz gribējās to Latvijas garšu. Un pēc nepilniem 2 gadiem tur nostrādājot, mēs to arī varējām atļauties. Un tad jau bija tā, pēc 2, tas sākums jau, kā minēju, vairāk kārtīgi, bija ļoti grūts. Bet pēc tam, pēc 2 gadiem mēs dzīvojam, es teiktu, ļoti labi. Jā. Un mēs varējām atļauties dzīvot, neīrēt kopā ar kādu citu, dzīvot vieni paši, nopirkt mašīnu, nopirkt to, dzīvot, atbraukt uz Latviju ceļojumā. Un tas vienīgais ceļojums kaut kā varbūt par nožēlu, ka tikai tajā laikā mēs uz Latviju esam, bet mēs to tagad laikam atgūstam ar ceļojumu ārpus Latvijas. Bet tajā laikā mēs to Latvijas garšu tomēr gribējās, un to gadā reizi, vai pat 2, ja, mēs braucām brīvdienās uz Latviju. Bet katra reize, man liekas, katra nākamā reize bija aizvien smagāka lidmašīnā. Aizvien smagāka, un tā, ka piedzima Kata meita, tad tās reizes kļuva vēl smagākas. Uz mājām lidošanu, uz mājām, es domāju, Latviju, bija tiešām brīvdienas, jo tur tās brīvdienas mēs ņēmām tikai pāris reizes gadā. Tas nebija tā, kad vari kā šeit paņemt 1 nedēļu, kad gribu, tad ņem. Tur viņas bija tiešām jāizcīna, jo arī tur bija ļoti daudz latviešu un citi kolēģi, kuri gribēja lidot uz mājām vai kaut kur citur. Un tev kad tā tava kārta pienāca, tad nebija 2 domu. Vienīgais, kur mēs gribējām būt, ir mājās. Bet tieši tā kā Kristaps saka, kad jau ilgāks laiks pagāja, jo vairāk gribējās tieši braukt uz mājām un palikt ilgāk šeit. Un tā sajūta bija tik smaga, tad, kad Kati piedzima, un es atceros tas pirmais lidojums mājās, un atpakaļ nevar izteikt vārdos īstenībā to. Anglijas pieredze, kā tāda, mūs mainīja kā cilvēks, mainīja kā personības. Es personīgi gan par sevi, gan par tevi noteikti, jo mēs dzīvojam kopā, mēs jau ikdienā runājam. Mums noteikti iemācīja dzīvi, mums iemācīja strādāt, mums iemācīja disciplīnu, cienīt darbu, darba devēju, visus procesus apgūt, saprast, kas un kā, par ko, kāpēc es nāku uz darbu, jo tur tiešām, jo tu labāk strādāji, jo tu labāk dzīvoji, un tiklīdz mēs atkodām to, tā, man liekas, mēs bijām neapturami. Kā mēs atkodām to es personīgi, tajā brīdī, kad es sapratu, ka, ja es strādāšu un būšu atvērts un
runāšu, komunicēšu, arī tikšu uz priekšu, jo es negribēju strādāt visu laiku pie līnijas. Man nebija tā, man jau bija pēc man liekas, 2-3 mēnešiem bija tā, ka es negribu pie līnijas strādāt visu laiku. Es negribu visu laiku cilāt tos spaiņus tā, ka non-stopā katru dienu, katru stundu, un tas motivēja darīt kaut ko. Bet tas nav tikai par latviešiem. Daudz latvieši arī, bet tā viņi arī tur tos gadus 10 nostāv pie līnijas. Nu, ir labi, katram ir savs darbiņš darāms, bet tas nebija priekš manis, un tā gan es, gan Agija mēs izaugam kā cilvēki, gan par line līderiem, gan par site manageriem. Mūsu mērķis tajā laikā, pirmais mūsu mērķis dzīvot pastāvīgi pašiem. Jā, mēs to piepildījām. Tad, protams, arī amatā varbūt pakāpties, arī to mēs piepildījām. Viegli nebija, noteikti ne, jo konkurence tur milzīgi. Lai tu izceltos ar savām kaut kādām darbībām, ar savu kaut kādu, nezinu, spējām, talantu. Tur pat nevajag talantu, neko, tev vienkārši vajag īsto mirkli un atdevi. Un, nu, kaut kā mums tas sanāk. Nezinu kā, bet kaut kā mums vienmēr tas tā izdodas. Ja tu nosprod mērķi, mēs uz to aizējam. Mums tajā laikā bija draugi, kuri arī dzīvoja uz palikšanu Anglijā, bet arī viņiem pamainījās viss tas dzīves redzējums un skatījums. Viņi bija drosmīgi pirmie, spēra pirmo soli un īstenībā mums par lielu pārsteigumu parādīja to, ka var arī aizvākties prom no Anglijas un attīstīt dzīves šeit. Un tajā laikā mums tas likās neiespējami, bet neilgi pēc tam arī mēs pieņēmām tādu lēmumu, jo arī mums bija piedzimis bērniņš un tās ilgas pēc mājām, pēc ģimenes, pēc Latvijas, pēc būšanas šeit vienkārši auga, man liekas, dienām. Tas nebija pat izstāstāms. No tādas foršās dzīvošanas, no tās labsajūtas, tas pārauga kaut kamā citā. Pārauga citā, bet arī bija tas tāds lēmumu punkts, kad tas bija īstenībā tas brīdis, nu, cik katrai bija 2 gadi tojās, ja? 2 gadi, ka bija tāds lūzuma punkts vai nu tad, nu, jo īrēt turpināt mēs vairs negribējām, ir jādzīvo dzīve. Un tas bija arī viens no lūzuma punktiem, kad vai nu tad mēs pērkam māju dzīvokli tur un savu dzīvi veidojam tur, Anglijā, vai atgriežamies mājās. Piepildam ilgas, piepildam savas vēlākās vēlmes būt šeit, Latvijā, būt daļa no Latvijas, jo tā Latvija nekur nepalika, esot tur, vienalga, cik labi mēs dzīvojām, cik labi bija ikdiena un cik forša, un veidojot šo te latviešu komūnu, nekur nepalika Latvija. Viņa vienmēr bija ar mums. Mums bija angļu draugi, angļu kolēģi, bet visi svētki, latvieši kopā, visi svētki, latviešu ēdieni, latviešu dziesmas, tikai un vienīgi vispār un ap Latviju, ilgošanās pēc mājām, tā vēlme būt šeit. Bet pat tā sajūtas, ka tu... Es pilnīgi tagad runājot par to, es izjūtu to zosādu. Es nezinu, tā mīlestība. Tās pašas latviešu dziesmas, ko mēs klausījāmies, un āsaras acīs. Un bija arī, ka meita piedzimus, bija tā, kas par dimitē dziesmu, ja, Princesīte. Jā. Mēs to klausījāmies, raudājām. Tā, ka skatījāmies to mazu un raudājā, bija tā. Jā, mums vēl ir kaķis bija. Jā, mēs īstenībā Latvijā mums bija kaķītis, mēs ar visu kaķīti aizvācāmies uz Angliju. Sākumā kaķītis, protams, šeit Latvijā dzīvoja pie draugiem, kuri mums izlīdzēja, paņēma viņu pie sevis, tad atsūtīja pie mums. Mēs to kaķīti tur paņēmām, viņš ar mums nomainīja visas tās dzīves vietas, dzīvoja, atvācāmies ar mantām, šēnēm, ar visu kaķīti. Kaķīti nekur nepametām. Jā, tas arī tāds, kad kaķītis, kur piedzima, tur arī... Un skaidrs, ka tas lēmums nebija viegls atgriezties, viņš jau bija jāizsver, bet mums jau šeit nebija nekas apsolīts, ne man, ne Agijai nekāda darba nebija sarunāti. Mēs tā kā vienkārši izlēmām, ka jā. Nē, īstenībā nē, Kristap. No. Tas bija tu, kurš, ja es vēl biju gatava dzīvot tur un man likās, ka nu jau visi esam nodzīvojuši 6 gadi, nu kur tad mēs tagad liksimies? 6 gadi tur, Latvijā nekā nav, labākie gadi nodzīvot Anglijā, ko tad tagad? Kur mēs tagad brauksim? Un Kristaps bija tas, kurš visu laiku man katru dienu atgādināja par to, kas mēs esam, no kurienes mēs esam. Un viņa ticība tam, ka arī šeit mēs varēsim kaut ko sasniegt un dzīvot normālu dzīvi,
Ne, tāpēc, ka man bija pārliecība tajā brīdī, ja man bija pārliecība, es laikam biju arī izaudzis bišķi kā cilvēks, es biju saprast, bet kāpēc mēs nevaram braukt mājās un strādāt mājās un darīt lietas šeit, ja mēs esam spējuši tur tikt uz augšu un kaut ko sasniegt, kas mums liekas to darīt šeit, savā valstī, savā valodā? Pēc Anglijas mēs atgriezāmies Ogrē, Ogres novadā, Ogrē pašā pilsētā. Mums tajā laikā jau Ogre ļoti patika. Likās īstā vieta, kur audzināt bērniņu. Tā ir tā vieta, kur mēs gribējām būt. Gribējām dzīvot Latvijā un mēs gribējām dzīvot Ogrē. Mums pat nebija divu domu īstenībā. Es godīgi pateikšu, mums nebija divu domu, kur mēs gribētu dzīvot. Tas, ka mēs pagaidu variantā aizvācāmies uz Rīgu, jo Ogrē nebija vietas bērndārzā, kur ielaist bērniņu, kad atbraucām no Anglijas, ka šis bērndārs bija pilni, tik daudz bija mazu bērnu, ka mums nebija vietas. Mēs atvācāmies uz Ogri, mēs noīrējām dzīvoklīti, protams, mums jau dzīvoklis bija pirms mēs atbraucām, jo man vajadzēja visu jau sakārtot, lai es tiešām pieņemtu to lēmumu braukt, sapakot mantas, un tas viss bija izdarīts, bet tas nepatīkamais pārsteigums bija tas, ka mums jau nemaz nebija bērniņa vieta bērndārzā, un bijām spiesti pārvākties uz Rīgu. Pāris gadu pacīnījāmies Rīgā, un tā diena pienāca, kad mēs iegādājāmies savas pirmās mājas Draudzības ielā. Sakopējām visus spēkus un paņēmām Ogrē dzīvokli manuprāt, vislabākajā vietā, kur mēs varējām dzīvot ar mazu bērniņu, un tā bija Draudzības iela, kur pieder mūsu sirdstai vietai. Tas bija mūsu pirmās īstās mājas, Draudzības iela, tā komūna tur, kur auga bērniņš, un Tur viss ļoti labi sakrita. Mēs nopirkām, draugi nopirka, vīrs mums zem. Visur tad mums tur izveidās tāda mazā vietējā Draudzības komūna, bet Draudzības ielas komūna. Nu jā, lūk, tagad jau mēs esam nonākuši šeit, nākamajā dzīves posmā. Kas man, es gribētu pieminēt, patīkams pārsteigums bija tas, ka mēs atvācāmies uz Ogri nedaudz pēc 2 gadiem, un pilsēta bija pilnībā mainījusies. Man negribējās sākumā pārvākties prom no Rīgas uz Ogri, bet tā kā mēs atradām šis te mājas īsto vietu, šo te dzīvokli mūsu pirmo, tad visas kārtas salikās bērndārs turpat pie mājas, pulciņi, jo meita jau tajā laikā Rīgā gāja sportā un sporta novirziens Ogrē jau tajā laikā bija attīstīts, par ko es biju ļoti patīkami pārsteigta, mākslas vingrošana, sporta vingrošana, viss pārējais, un tas nebeidzamais stāsts pilsēta arvien vairāk attīstījās arī šī te novirzieni, un augot meitai, laikam ejot uz priekšu, dzīve palika arvien labāk. Un es esmu tik patīkami pārsteigta par to, kur mēs esam šodien, jo es nekad nedomāju, ka mēs būsim tur, kur mēs esam, bet dziļi sirdies ļoti to vēlējos. Un es nevaru iedomāties labāko vietu, kur dzīvot, ja godīgi, jo Ogre ir tiešām viss, ko jebkura ģimene var vēlēties. Es varu tikai piekrist. Tie nav tikai vārdi, tā ir pa īstām. Es varu tikai piekrist, jā, un tā vienmēr bijusi pirmā izvēle, un nekad nav bijusi diskusija par kaut kādām, nezinu, tur mārupēm un vēl kaut kas, varbūt citi. Bet tā ir citiem liekas, bet man personīgi, man vispār negribētos nevienā citā, ne novadā, nekur, man ļoti patīk Ogre. Tā, ka ļoti patīk. Nu, lūk, un tad mēs esam nonākuši šeit, Ogres novadā, nedaudz tālāk, nomaļas no Ogres, bet tikpat tuvu Ogrei pašā laikā. Bet tas, ko gribās pateikt, laikam, kad ir svarīgi, kad ir pieejama visa nepieciešama infrastruktūra arī bērniem. Un es domāju, ka arī mums kā pieaugušiem viss tiek nodrošināts te uz vietas. Un kas īstenībā man bija, laikam, pagājušajā gadu lielākais pārsteigums – Ogres teātris. Tas bija man, īstenībā bija ļoti patīkami pārsteigts. Mēs bijām uz izrādēm vairākām pagājušajā gadu un jā, ļoti, ļoti labi un kvalitīvi. Es pats strādāju Ogrē, man ir darbs Ogrē. Tā kā nomainīju varbūt 7 gadu dzīvi Rīgā, ikdienu braukāšanu uz Rīgu pret Ogri un nenožēloju nevienu mirkli. Mīlu tiešām Ogri un darbu Ogrē. Es domāju, tas jau ir katra paša lēmums dienas beigās atgriezties vai nē, bet Latvijā var.
Jebkur jau var, tā jau nav Ir jāgrib, jādara, jāizvelk, jāuzlok rokas un jāstrādā un jāiet uz mērķiem. Un arī Latvijā var.